Labdien, skatītāji un klausītāji, un mani sekotāji. Šodienas jautājums bija tēmai par kā pieņemt novecošanos. It sevišķi sievietes uztraucas, vīrieši arī droši vien uztraucas, bet viņi to tā neizrāda. Ja sieviete pārāk uztraucas par novecošanos, ja viņa sāk domāt par botoksiem un tā tālāk, es nerunāju par to, ja tiešām fiziski kaut kas traucē, ja tu rāda karājas, piemēram, uz plakstiņiem un nevar redzēt normāli. Tad es atzīstu ķirurģisku iejaukšanos, ja tas ir tīri fizioloģiskiem procesiem. Bet, ja jums ir nesaskaņas ar sevi, jūs noteikti vēlēsieties pičkāt sevī botoksus un vēl visu kaut ko, kas tur vēl ir botulīni, un iet uz ķirurģiskajām operācijām. Kas ir svarīgi, jūs varat novecot, bet palikt gudri, viedi, kaut ko iemācīties, atstāt kaut ko jaunajām paudzēm. Bet ja jūs pārāk ieciklēties uz savu ķermeni, uz to, kāds viņš izskatās, ka viss tur grumbas un otrie zodi un vēl kaut kas, tad padomājiet par iekšējām vērtībām, par to, ko jūs atstājat nākamajām paudzēm, par to, ko jūs iegūstat dzīvojot tīri, nevis tikai fizioloģiski vai fiziski, bet ko jūs iegūstat iekšēji, dvēseliski. Mēs esam nemirstīgi kā būtnes, vienīgais fiziskais ķermenis, kas ir iedots uz laiku, un to vajag vienmēr atcerēties, ka pagaidām ķermenim ir tendence novecot, jo mēs vēl neprotam nenovecot. Lai gan fiziskais ķermenis spēj nodzīvot ilgi, tiek uzskatīts vismaz 120 gadus un citreiz arī vairāk. Zinātnieki atklājuši, ka sirds spēj dzīvot 120 gadus, jo tas ir vienīgais iekšējais orgāns fizioloģiskais, kas ir aktīvais. Viņš visu laiku strādā. Jā, es neesmu ārsts, es neesmu metafiziķis un tā tālāk, bet ir daudzi citi pierādījumi, kas pierāda, ka cilvēka ķermenis fiziskais var dzīvot ilgāk. Teiksim, Bībelē tie stāsti par 841 gadu, tie izrādās esot patiesi. Šī informācija nāk no Akaši kronikām un no viskaut kurienes citurienes, jo mēs nevaram balstīties tikai uz zinātni, kas mēģinās spridzina molekulas un vēl kaut ko citu dara. Tā kā jā, zinātnē ir tikai viens tāds aspekts, jo bez zinātnes ir arī daudz kas cits, ir arī netaustāmas lietas. Tad par novecošanos, ko es vēlos pateikt, ja tiešām ir grūtības ar to sadzīvot, tad ir jāmeklē speciālistu palīdzība, ja netiekam galā. Bet es nedomāju uzreiz speciālistu kosmētiskie ķirurgi, nē. Es domāju vienkārši speciālista vai psihoterapija vai kaut kas tāds. Lūk. Mācāmies sevi pieņemt un koncentrējamies, kad skatāmies spogulī uz to, kas mūsos ir skaists, kas nenoveco. Tā ir mūsu iekšējā gudrība, acis, smaids, viņš tikai ir savādāks. Viņš ir viedāks, viņš ir zinošāks, viņš ir vērojošāks. Ja konkrēti vēl jautājums par novecošanos, kad ir daudzas dāmas baidās, kad no viņām aizies vīri, jo cilvēkam ir raksturīgi, jo viņš vecāks, 40 un pāri sievietēm ir interesanti gulēt ar 20-gadīgiem čaļiem. Tas tā ir, jā, jo tā ir ilūzija par to, ka mēs spējam būt jauni, turēt līdzi jaunajiem, jā. Ja šī ilūzija uz kaut kādu laiku spēj noturēt šo sajūtu, ka mēs paliekam jauni, mēs tik ātri nenovecojam, aiziet, to var lietot, un tas tiešām tā ir. Šī ilūzija palīdz, jo mēs pārņemam arī no jauniešiem kaut kādu domāšanas veidu, ģērbšanās stilu, mēs iekļaujamies viņu modē,
kas patiesībā, Koko Šanela teiktu, tā ir bezgaumība, bet ok, ja mums ilūzija palīdz, tad uz priekšu. Ko es varu atbildēt šīm sievietēm un sievām? Parūpējieties par savu, teiksim, iekšējo skaistumu un parūpējieties arī par to, ko jūs darāt ar savu ķermeni. Ja jums ir pāri 100 kilogramu un jūs vēl aizvien turpinat savus ēšanas ieradumus, neveselīgos un vēl visu kaut ko un nenodarbojaties ar fiziskajām aktivitātēm, tad jūs neko citu arī nesagaidīsiet. Jūs esat tad neinteresants cilvēks. Bet ja jūs sākat domāt par savu iekšējo pasauli un ko jūs liekat savā vēderā, tad viņam nebūtu iemesla aiziet. Ja viņš aiziet, Dievs ar viņu, lai iet, jā, viņš arī no jaunās aizies projām. Viņam ir neinteresanti, viņam arī vajag uzturēt savu ilūziju. Un galu galā, ja cilvēks neprot būt viens ar sevi, tad viņš arī nepratīs būt ar otru. Ja jums ir labi ar sevi, tad jums vienmēr būs labi ar kādu. Jo vienatne, tas ir vislabākais veids, kā iepazīt sevi. Un mēs sevi nepazīstam. Mēs varam sevi pārsteigt, arī vislabākie psihoterapeiti sevi nepazīst un psihoanalītiķi. Tie, kas nodarbojas ar to ikdienā, pats sevi nepazīst. Tā kā, lai cik jūs sevi analizētu, vairāk vai mazāk ir kaut kādi aspekti, kas kaut kādā brīdī uzpeld augšā. Lai jums veicas būt harmonijā ar sevi, jo vissvarīgākās attiecības, ko es vienmēr uzsveru, ir attiecības ar sevi. Lai veicas būt harmonijā ar sevi. Čau!